Čau, motodraugi! Ir decembris, un es esmu nolēmis, ka vajadzētu ieziemot mocīti. Un pirms ieziemošanas es domāju nomainīt eļu. Nu, protams, viss eļas filtrs, bākas pielēja pilna ar benzīnu, motis ir nomazgāts, visas podziņas ar gaisa spiedienu izpūstas un ko vēl. Nu jā, un vajadzētu vēl gaisa filtrs samainīt. Tāds man plāns ir. Eļu es izmantoju 10V30 Motorex. Paldies moto favorītis, ja, KTM, Harley Davidson, Raivo, Sergejs, Atis, sveicieni jums. Viņi uztaisīja ļoti labus piedāvājumus. Eļas filtrs tāds, visi jūs viņu izmantojat. Priekš ātrumkārbas mums ir vēl tāds maziņš filtriņš. Nu, un 2 gaisa filtri. Lai gaisa filtrs nomainītu, protams, jānoņem šeit visi tie plasmas, tas tāds maziņš čakars, bet to pamēģināsim ar savām rokām un varbūt kādam noderēs. Pirms uzsildīt motoru, lai varētu noliet eļu, es domāju noņemšu šito aizsargu, Kartera aizsargu, lai viņš varbūt te karsts būs, lai man te, kā saka, rokas nav jāapdedzina. Un tad izliesim ārā eļu. Eļu es mainu šitam mocim, šogad sanāca pirms ceļojuma vēl nomainīt, tā kā man sanāca principā ik pa 5000. Un tagad ar šitai eļai ir kāda 5000 km nobraukums, bet es domāju labāk, lai ir svaiga eļa motorā un līdz jauno sezonu sākšu tad ar svaigu eļu. Vajadzētu sākt ar šitām 2 skrūvītēm. Tā lielā skrūvas es dabūju vaļā, te vēl paliek 2 tādas maziņas, un tad pannai vajadzētu iet nost. Kā arī vajadzētu noņemt šito aizsargu dugu, jo nevar tikt klāt tam šupam, tam eļas mērītājam. Tā kā tas arī jāņem nost. Tā, izskatās, ka pannu es esmu noņēmis. Protams, varēja šitās 2 skrūvis tikai atskrūvēt un pannu noiet nost, bet te es aprāvu to skrūvis galu. Laikam pagājuši gada pa stingru pievilku un šogad aprāvās. Bet nekas, to mēs pēc tam izlabosim. Tagad vajadzētu attaisīt garažas durvis un pasildīt dzinēju, lai eļu uzkarst. Jā, jātais durvis, lai nenosmoku. Baigas slidens šodien. Lai bišķi padarbojās, uzkarsīs ritīgi, tad mainīs meļu. Tā, pieļauju, ka dampus būs kārtīgi uzkarsis, tā kā es domāju, var droši liet nost eļu. Karterī ir 2 skrūvas, kurus vajadzētu izskrūvēt, un attiecīgi filtru eļu izliet ārā. Tā kā pamēģināsim to izdarīt. Šitā muciņa mums ir uz 12. Par cik eļa ir karsta, es pieļauju, ka vajag uzlūkt vismaz vienai rokai cimdu. Bet kāda vēl pēc mūžīgi pārvēl tas skrūvis?
Aizgāja. Eļiņa līst ārā. Jauki. Aplējos bišķi. Otra skrūve mums ir vot šeit. Arī izskatās kaut uz 12. Tā vajadzētu bišķi pieraktēt to izlietni. Viss neaiziet pa gaisu. Tā. Mēģināsim atraut vaļā otru skrūvi. Viņa atrodas šeit. Ir. Op. Jauki. Ķēpīgs darbs. Tā kā jūs varat redzēt, filtrs Hondai atrodas šeit, ļoti ērtā vietā. Man patīk, ka tiem jaunajiem filtriem pēdējā laikā nāk jau ar to uzgrieznīt uz 17, tā kā ļoti ērti ir noņemt filtru. Tā mēģināsim tagad piekārtot to eļas vannu. Noteikti vēl kaut kas tecēs tūlīt. Tā. Par laimi man pietika prāta eļas filtru baigi stipri nenovilkt. Tāds. Lai tik tek ārā. Varbūt jūs zinat, varbūt nē, bet šeit atrodas mazs filtrs priekš automātiskās kārbas, kuru arī ir jānomaina. Šitais vāciņš ir zem atsperīts, tā kā, ja jūs pirmo reizi to darat, tad skatieties, lai viņi neiekrīt tur tajā vecajā eļļā iekšā. Būs jāzvejo ārā. Es neatceros, te bija eļļa, droši vien jau, ka bija. Te tāda maza atsperīte. Šito filtriņu vajadzētu mēģināt kaut kā izķeksēt ārā. Būs forši kaut kāds plaķenīts. Tāds mazs filtriņš. Izslaucīsim, lai nav gruži. Lūk tā. Ja jau esam šī pusē, es domāju, uzreizām arī viņu nomainīsim, lai mums šeit nav jāatgriežas. Tāds jauns, smuks. Ar šito gumīņu mēs liekam pa priekšu. Šajā jāieliek un tāds čpok neliels. Tā atsperīte un vāciņš. 2 skrūvītes. Ļoti vienkārši, nekas nav sarežģīts. Tad uzreiz varam arī nomainīt lielo eļas filtru. Izslaukam, vai te viss ir tīrs. Bišku blīvīti ar eļļu nosmērēt nedaudz tā, lai neberži. Skrūvējam virsū. Mēs visi zinām, ka eļas filtrs principā pietiek tā roku piegriezt, bet es ar atslēgu bišķi piekriķīšu. Pārāk stipri novilkt nevajag. Pilnīgi pietiek. Filtri abi ir nomainīti. Aizskrūvēsim karterim tās eļas skrūves 2 un gāzīsim iekšā svaigu eļu. Veco eļu mēģināsim utilizēt. Filtri ir saskrūvēti, visi apakaļ. Varam gāzt iekšā jaunu eļu. Man iet iekšā apmēram
Kā apmēram? Pēc papīriem 4,300 grami. 4 litri 300 grami. Diezgan daudz. O, svaiga eļiņa. Tā, kas te ir? Korķis, johaidi. Nu, bliežam iekšā. Ai, bišķi garām noticēja. Tagad, kas steidzās. Bišķi noslaucīs. Tā būs ērtāk. Tā kā droši 4 litrus mēs gāžam iekšā un 300 gramus, un pēc tam var ar šupiņu pieglēt to tilpumu, cik tur vajag. Eļu es motorā ielēju 4 litri 300 grami. Tagad vajadzētu padarbināt, un pēc tam izmērīsim līmeni, kad viss ir ok. Paskatāmies, vai eļa nekur nepil, nekur netek, nekur nesalojās. Viss ir kārtībā. Tā, nu dzinējs ir uzkarsts, temperatūras rāda pietiekoši. Tā kā slāpējam nost pāris minūtes, lai bišķi pastāv, un tad izmērīsim eļas līmeni pareizi, lai būtu. Skrūvējam ārā mērītāju. Skatīsimies, kas mums te sanācis. Ja, Hondai šitai te līmeni pārbauda, šito mēra stienīti vienkārši iebāžat apakaļ, nevajag ieskrūvēt. Es viņu bišķi patirināšu. Nu, kas mums te ir? Eļas līmenis ir virs vidējā, tā kā ir ok. Skrūvējam ciet. Viss kārtībā. Eļa samainīta. Tagad skrūvējam atpakaļ pannu, motora aizsargu, ja, un ķeramies klāt gaisa filtru maiņai.